Tu mani sauc par egoisti, bet kā tad ir ar tevi pašu? Turpinu jūs iepazīstināt ar Sūzanas Džefersas grāmatu Baidies un tomēr rīkojies. Šodien 6. nodaļa, kad viņiem nav vēlama jūsu izaugsme. Kāpēc var gadīties tā, ka tavi tuvākie un mīļākie cilvēki neatbalsta tavu pašizaugsmi, tavu attīstību un tavu mainīšanos? Ja tu atpazini sevi šajā teikumā, tad visdrīzākais tas notiek ne jau aiz ļauna prāta pret tevi, bet gan aiz vēlēšanās palikt pašiem sev zināmajās un līdz ar to arī ērtajās attiecībās ar tevi. Jo ja tu mainīsies, tad neizbēgami mainīsies arī attiecības ar tevi, sarunas, attieksme un kopā būšana. Lielākoties cilvēkiem patīk, lai būtu ērti un zināmi, jo jebkuras izmaiņas ierastajā dzīvē ir saistītas ar komforta zonas pamešanu, un tas nekad nav ērti. Ja tu sāc savu pašizaugsmes ceļu, bet taviem tuviniekiem šī tēma ir sveša un neinteresē, tad tas ir diezgan loģiski, ka viņi centīsies tevi paturēt pie sevis, jo viņi paši priekš sevis gribēs tevi saglabāt tieši tādu, kāds tu esi bijis līdz šim. Vienkārši paturi prātā, ka tavs mērķis ir sāpes aizstāt ar spēku, pārveidojot savu baiļu uztveri. Apbrīnojami spēcinošs var būt stipru, motivētu un iedvesmas pilnu cilvēku grupas atbalsts. Pašizaugsmi nevar iespēdot neviens no ārpuses. Tas nozīmē, ka tevī pašā ir radusies vēlme attīstīties un mainīties. Tu nejūties vairs labi tur, kur tu esi. Tas var izpausties caur biežu slimošanu, iekšējo trauksmi un pat depresiju. Tie ir signāli, ka tava dvēsele tev saka: mainies, audz, attīsties. Noliedzot iepriekš minētos dvēseles signālus un aiz bailēm un nezināšanas paliekot tur, kur tu esi, tu nodari sev milzīgu postu. Tieši par to runā Sūzana Džefersa šajā grāmatā. Baidies un tomēr rīkojies. Taču arī ieklausīšanās sevi un centieni saprast, ko tad tava dvēsele vēlas tev pateikt, ir rozēm kaisīts ceļš. Tieši tā, rozēm kaisīts. Jo atklāsmes pašam par sevi ir kā skaistas rozes, bet lai līdz tām nonāktu, tev daudzas reizes būs jāsadurās ar rožu asajiem erkšķiem. Tavs iekšējais konflikts pašam ar sevi atstāja pēdas arī attiecībās ar citiem cilvēkiem, īpaši ar vistuvākajiem. Rakstniece to ir nosaukusi par svārsta sindromu, jeb pasivitātes, agresivitātes, veselīguma sindromu. Kad tu savā dzīvē centies panākt veselīgu pārliecību par sevi, sākumā bieži vien sanāk šaut pār strīpu, un tu šūpojies kā tāds svārsts no pasivitātes uz agresiju, līdz nostabilizējies veselīgumā. Agresīvs tu paliec tad, kad tu centies aizstāvēt savu pozīciju, bet nejūti atbalstu no apkārtējiem. No vienas puses tu jūti, ka tev ir nepieciešama attīstība un pašizaugsme. No otras puses nav neviena, izņemot tevi pašu, kurš tev varētu pateikt: tavs izvēlētais ceļš ir pareizs, tavs ego alkst pēc atzinības un atbalsta. Tas ir dabīgi. Tomēr stabilu pārliecību par sevi tu nevari iegūt no ārpasaules sniegtās atzinības. Tikai ar laiku un soli pa solim, turpināt savu pašizaugsmes ceļu, tu spēsi iegūt dziļu pārliecību par sevi un par savu pareizību, neatkarīgi no citu cilvēku viedokļa par tevi. Bet sākotnēji tava pārliecība par sevi ir visnotaļ ļodzīga. Tāpēc tu svārsties starp agresivitāti un pasivitāti. Tava agresīvā attieksme izpaužas apmēram tā: man vienalga, ko tu domā, es daru, ko gribu, man nevajag tevi, nekad nav vajadzējis. Tu mani sauc par egoisti, bet kā tad ir ar tevi pašu? Bet pasivitāte izpaužas, ieslīgstot upura pozīcijā un sākot sevi žēlot. Kāpēc tas ir tik grūti? Vai man tiešām to vajag? Ar mani atkal kaut kas nav kārtībā. Kāpēc es vienkārši nevaru būt laimīgs? Tieši tāpat kā svārsta inerce, arī tava svārstīšanās ar laiku stabilizēsies, un tu arvien biežāk sajutīsi sevī veselīgu pašpārliecinātību. Galvenais ir apzināšanās. Apzināšanās, ka uzņemoties pašizaugsmes risku, tu visdrīzākais sastapsies ar citu cilvēku pretestību, palīdz saprast, kāpēc šī pretestība ir, un līdz ar to arī adekvāti reaģēt. Stabilizēt attiecības tev palīdzēs, ja tu izteiksi atzinību par līdzcilvēku rūpēm par sevi. Lielākoties visi tavi tuvinieki vēlas tev tikai to labāko. Vienīgi izpratne par to labāko priekš tevis ir no viņu perspektīvas, un viņi pie tā nekādā ziņā nav vainojami. Viņi nekad nebūs tu, un viņi nekad nespēs redzēt pasauli tavām acīm. Šeit daži piemēri iespējamai atbildes reakcija no tavas puses. Mamma, tu nekad pati to neizdarīsi. Tu. Paldies tev, mamma, par tavām rūpēm. Taču es tik ļoti ticu sev, ka zinu, lai kas arī notiktu, es ar visu tikšu galā. Es vēlos, lai arī tu man vairāk ticētu.
Tas man patiešām ļoti palīdzētu. Vīrs, paskaties uz sevi, tu esi kļuvusi tik ļoti egoistiska. Kopš apmeklētos dīvainos pašizaugsmes kursus, vai tev tiešām patīk tādai būt? Es saprotu, kāpēc tu uzskati mani par egoistisku. Man vairs nav tik daudz laika priekš tevis kā agrāk. Arī man šīs pārmaiņas nav vieglas, taču man tas ir vajadzīgs manai izaugsmei. Ja to nedarīšu, es zinu, ka būšu dusmīga uz tevi un uz sevi. Man patiešām patiktu, ja tu atbalstītu mani. Es zinu, ka tu pašlaik jūties atstāts nedaudz novārtā, bet es tevi tik ļoti mīlu. Ko mēs varam darīt, lai uzlabotu stāvokli? Bērns, tu vairs nerūpējies par mani. Es zinu, ka šķiet dīvaini, ka es vairs neusturos visu laiku tavā tūmā. Taču es patiešām ticu, ka pāris stundu tu kaut kā iztiksi bez manis. Arī es esmu cilvēks, un lai man būtu mierīgs prāts, man ir vajadzīgs laiks sev. Nesagaidi no otra cilvēka tūlītēju pieņemšanu. Vienkārši ļaujies attiecībām. Man, piemēram, ikdienā saglabāt līdzsvaru palīdz subliminālu klausīšanās, un esmu sākusi praktizēt arī krīta meditēšanu. Savā pašizaugsmes ceļā esmu atklājusi par sevi interesantas lietas. Ka tad, kad es esmu pārstrādājusies vai pārvērtējusi savas spējas, pārcentusies ar kaut ko, tad es kļūstu agresīva. Tad man ir velkus kašķi. Tieši tāpēc mācos rūpēties par sevi, mācos ieklausīties sevi un darīt lietas arī, kas man atgriež resursā. Un tas ir, piemēram, muzicēšana, dejošana, filmēšana, fotografēšana, došanās pie dabas un vienkārši laika pavadīšana kopā ar cilvēkiem. Tādiem cilvēkiem, ar kuriem es vienkārši varu būt es pati. Tātad Sūzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 7. nodaļas prezentāciju skaties nākamajā video. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Facebookā, Instagramā un YouTube. Uz tikšanos nākamajā video.